Hei, foršie kriptomāni, paldies, ka jūs esat. Jau 3000 no jums skatās mūsu kanālu. Protams, saprotu, ka laiks aizrauja un nevienmēr visu var paspēt. Bet tajā pašā laikā, protams, mēs arī augam, ejam līdzi, skatāmies, kas ir aktuāls kripto pasaulē, par ko runāt, par ko vairāk jums stāstīt, rādīt. Un, protams, mēģinām arī būt pietiekami interesanti, lai miksētu dažādas interesantas tēmas. Ja? Tāpēc paliekat arī turpmāk ar mums. Un skatāties un dzīvojat līdzi. Viena no lietām, protams, ko mēs jums draudzīgi iesakām, ir apmeklēt mūsu mājaslapi, kas ir www.cryptomania.lv, jo tur tagad sāk notikt visādas labas lietas, ir sevišķi pēdējās pāris nedēļas. Mēs cītīgi strādājam pie tā, lai mūsu vispopulārāko, teiksim, tā semināru pārtaisītu par online versiju, kur jūs īsos blokos ērti varat klausīties, skatīties un apgūt kripto no nulles. Tātad tas ir domāts tieši jums, un tas tūdaļ jau ies gaisā, tā kā atstājiet savus kontaktus, lai uzzinātu par to pirmie. Bet līdz tas notiek, ko mēs darīsim šodien mēs apskatīsimies vienu interesantu projektiņu, kurš tā kā ies gaisā šeit. Viner, ja, 4 labākie tokeni, par kuriem mēs jau runājam iepriekš. Ja mēs uz šā te uzklikšķinām, tad šeit apakšā bija arī šis te labais Viner Dog. Jā, tātad Viner Dog, tas ir parasti arī veids, kādā veidā mēs paši tātad nonākam līdz šim te lapām. Es jums parādīju precīzi soļus, tad jūs vienmēr tā kā būtu īstajā lapā. Kāpēc gribējāt šodien par šo te parunāt? Tāpēc, ka 5 dienas palikuši līdz pirmspārdošana beigsies. Jā. Tātad jautājums, protams, vai jums vajag iegādāties šo te suni, vai jums vajag domāt, ka šis būs nākamais 10x tokens un tā tālāk. Skatieties, kā vēlaties, darat kā vēlaties. Mēs kā vienmēr jums stāstam, rādam to, ko darām mēs un kur mēs liekam savu risku kapitālu. Protams, tajā brīdī, kad šodien pie horizonta ir 5000 tokeni jauni katru dienu, ir grūti, protams, atrast kaut ko izcilu, labu un interesantu, kas uztaisīs 10x. Bet vismaz viena lieta, ko mēs esam pamanījuši ar tām lapām, vismaz kurām mēs ejam cauri un tām vietnēm, kuras mēs tā kā apmeklējam, ja? Mēs droši zinām, ka vismaz 9 no 10 mums neļaus pazaudēt savu kapitālu. Tas nozīmē, ja mēs pietiekami laikā noreaģēsim, ja mēs izdarīsim visu, kas vajadzīgs, ja mēs izmantosim pareizo savu stratēģiju un tā tālāk un tā tālāk. Un tad, principā, no tām 10, 9 noteikti ir tādas, kurās mēs tā kā nezaudējām. Viena otra cirreiziņās aiziet šajā, bet tas ir normāli šādā augstāka riska pasākumos, ja? Un ja jūs vēl nesakojat šim te viņu vietnēm, tad to vajag izdarīt pēdējā brīdī. Skaties, 15,000 cilvēku šeit seko, ir viņiem ar savs šis te Telegram kanāls, ja? Kur, protams, visvairāk informācijas var dabūt visātrāk, 13,000, tad apmēram tas ir tas apjoms, kas šiem te jaunajiem tokeniem dod to iespēju uztaisīt to pump un dump, vai kā saka, uzpumpēt uz augšu un pēc tam nomest uz leju. Galvenais būtu tajā laikā, kad šis tokens iznāk, izņemt viņu ārā no savas lapas, ja, un pārdot vai nu visu vai pa daļām, kāda ir jūsu stratēģija, to jūs paši izdomājat. Tad Viner Dog, mēs jau zinām, viņiem tāda pieejama šeit arī bija stakings, laicīgi iegādājoties šeit varētu iesteikot, protams, savienot ar savu maku, ar kādu maku jūs savienojat, ja tas jau tā kā ir jūsu ziņā. Droši vien, kad, ja jums interesē vairāk kaut kāda informācija par šiem digitālajiem makiem, ierakstiet komentārā, mēs noteikti varam uztaisīt atsevišķu apskatu, kas ir kas. Negribu teikt, ka kāds ir labāks vai kāds ir sliktāks, jo jau viņi ir 100, ja ne 1000 šie maki, ja? Bet tajā pašā laikā tātad iespējas ir. Tad, kas notiks, principā, ir ļoti vienkārši. Tad, kad pirmspārdošana beigsies un pienāks laiks paņemt savus tokens, nāksiet šeit, spiedīsiet claim rewards, tagad nav vēl gatavs, dažan, ka visdrīzāk varēs izņemt sākotnēji šīs te nopelnītās, ko stakings būs uzģenerējis, ja? Kā redzat, šobrīd vēl diezgan labs procents ir, ja? Un pēc tam varēsiet arī izņemt arī tātad šos te pašus tokenus. Un, kad viņi būs jau jūsu makā atpakaļ, tad jūs varat vienkārši iet un pārdot. Kur viņus var pārdot? Tad brīdī, kad jūs viņus izņemat, visdrīzāk, tad, kad šis pasākums būs beidzies, tad šajā te logā parādīsies arī tokena adrese, ja? Atkarībā ar to, kā jūs viņu nopirkāt, vai ar Ethereum, vai jūs viņu varbūt nopirkāt ar BNB, tad tas varētu tā kā, mainīties, ja? Bet šajā gadījumā, tātad, ja jūs viņu nopirkāt ar BNB, varēsiet viņu izņemt šeit pat ienākot ar savu maku, tad dialogojoties no tā, ja nopirkāt ar Ethereum, tad arī ar to pašu maku izņemt. Tad viņš būs jūsu makā, visdrīzāk viņš būs kādā DEX-ā, un DEX, kā zināms, nozīmē decentralizētā birža, un visbiežāk Ethereum tokeni nonāk tieši Uniswap, tātad Uniswap biržā. Mēs varam aiziet uz Uniswap. Ja, šādi deviņi arī saucās uniswap.org. Kad šeit ienākat, viss, kas jums jāuzspiež šeit launch app, viņš atvērsies vaļā, un šajā brīdī, protams, jums ir jāsavieno tātad savus makus. Jā, savus makus jāsavieno, tātad jūs lietosiet MetaMask, tad attiecīgi savienosiet savu maku
pieslēdzoties pareizajam tīklam, Ethereum tīklam un savienosiet savu maku un varēsiet šo te tokenu šeit samainīt. Pret kādu tokenu? Nu, parasti droši vien, ka ērtākais visvieglākais ir atpakaļ uz Ethereum, ja gribās pārdot viņu. Ja negribās pārdot uz Ethereum, tad varat izvēlēties ar kuru citu tokenu. Šeit ir daudz un dažādi, jā, uz kādiem ir, uz kādu stabilo tokenu, piemēram, DAI vai USDC. Tas būtu droši vien, ka prātīgi arī šādā te veidā. Nu, tāda ir tā mehānika šim te visam aiz muguras. Kā jau es teicu, ja jums šobrīd vēl nav tātad vispār tāds īsts izpratnes par to, kas ir kas, nākat reku šeit, kur ir kriptomānija.lv. Mums būs šeit atsevišķi jauna sadaļa, tātad semināri, mums ir arī tātad šeit online kursi, ja, un šeit, uzspiežot šeit, varat atstāt savu e-pastu, vārdu, telefonu, piesakos, ja, jaunumu vēstuļu saņemšanai burtiski šīs nedēļas beigās. Plāns bija augusta sākumā, tā kā varam būt kādu dienu ātrāk. Izlaiž šo te soli pa solim tādu sagatavošanas kursu. Un būs arī visādi pārsteigumi. Mēs gatavojam arī lielu pasākumu septembrī, kas notiks, kas visiem tie, kas stāvēs pirmie šeit rindā. Jums būs, tā kā, protams, priekšrocībā šajā te pasākumā piedalīties. Un tur mēs arī, mums ir viena sadaļa, kur mēs atsevišķi mazliet runājam vairāk par šīm te sadaļām, kas attiecas uz šo te mazliet riskantāko daļu, augstāka riska šīm te investīcijām šajos te pirmspārdošanas monētās. Jo tāpēc Vīners, ar ko viņš ir interesants, būs kaut kāds trading iespējas, draudzīgāks, kaut kādu plāno viņi arī kaut kādu tur šo te maiņas pasākumu taisīt. Ir viņiem savs kaut kāds know-hows, ko viņi vismaz šajā te plānā ir aprakstījuši, ar ko tas varētu nodarboties. Ja? Tā kā nākotnē kaut kādu savu decentralizēto platformu biržu uztaisīt. Ja? Protams, tas viss ir atkarīgs no tā, vai viņiem izdosies savāt pietiekami daudz kapitāla šeit. Šeit gan nevar redzēt, cik daudz mēs esam jau savākuši. Cireiz viņi rāda, cireiz viņi rakstīts virs 7 miljoniem. Tad virs 7 miljoniem, normāls cipariņš savāks jau, ja? Tā kā, principā, būs normāls šāviens uz augšu, un pēc tam jau redzēsim. Ja? Kas ir labā lieta, tad viņam daudz sociālo mēdīju visādi. Influencerīši arī redz, ka visāds video taisa, mūsējais video nav iepriekšējais kaut kur rindiņā ielikts. Cireiz viņi vienkārši atrod kādu video un ieliek arī paši. Mēs vienkārši esam vairākas reizes nonākuši arī kaut kādās avīzēs, rakstos, kur redzam, ka uz atsaucēm ir pielikts arī uz mūsu video. Tas nozīmē, ka mūs atzīst par labu diezgan, tas arī ir forši, ja? Par pašu projektu varat apskatīties. Protams, vairāk šeit, te ir tas soli pa solim, tad kā nopirkt, to jau mēs izrunājām, tad pēdējās 5 dienas vēl palikušo 4 atkarībā, ka jūs šo skarties, kur varētu atrast, tad to jau es izstāstīju, principā viss šīs lietas, kur varēs samainīt tokenus pēc tam tālāk, ja, un iesteikot Vīner vai tokenu. Jā, tas viss šeit ir. Principā, ja jūs angliski nelasāt, vai jums ir grūti visu, ko jūs izdarīt, nākat šeit, hops, nokopējat, ja? Nokopējat, aiziet uz, nezinu, uz jebkuru tur Google Translate lapu, jā, iemetat šeit oriģinālu un ieliekat šeit, nezinu, valodu, kādā jūs gribat lasīt, jā? Tā kā viss vienkārši, lai čik, jā, jūs varat izskarīt. Plus, protams, vēl vienkāršāk to ir izdarīt, vienkārši jums ir iestatījumi iztulkot šo lapu latviski, ja, tā kā, šajā gadījumā lūk, arī šādā veidā viņš man tulko, ja. Tā kā visādas iespējas jums ir. Vienīgais, ko es, protams, vienmēr atgādinu, ir šajos pasākumos iet iekšā ar savu risku kapitālu. Risku kapitāls ir tā naudas daļa, ko jūs varat atļauties spēlēties šāda augstāka risku pasākumos, un atcerieties, kur ir augstāks risks, tur ir lielāka arī atdeve, protams, jābūt ir īstajā laikā, īstajā vietā, jāsaprot, ko jūs darat, jābūt stratēģijai, tā visu un tā tālāk. Par to visu mēs mācāmies un stāstam mūsu iesācēju kursos. Lēnām kaut kā jāsāk laikam arī reklamēt, kriptomānijas admins, tad Dāce, ja, kas bieži vien rakstījums vai komentāri, kas liek visus tos postus arī Facebook grupā mūsu, ja, viņi vienmēr man saka, ka es par maz tā kā mūsu reklamēju, vairāk nodarbojos ar izglītojošiem materiāliem un stāstīšanu nekā reklāmu, bet, es, protams, cenšos mainīties uz labo pusi, tā, lai vairāk pareklamētu, kaut ko pastāstītu un lai jūs arī tiktu visām šīm lietām. Audits ir viena no tām lietām, ko man patīk redzēt šādos projektos, ja, bieži tāds neredzēs, es tevišķi ātrajos minkoinos, kas tiek ražot katru dienu tā kā uz pasūtījumu. Starp citu, tajos kursos, par kuriem stāstīsācēju kursos, mēs arī stāstam, kā jūs varat izveidot savu tokenu, kur to var izdarīt, kādā veidā to mēs to arī parādam, tāpēc, ka,
tas nav nekāds noslēpums. Šodien jebkurš no jums to var izdarīt burtiski pusstundas laikā. Tāpēc arī tas ir vēl viens interesants iemesls, kāpēc vajag piesakot mūsu jaunajam kursam un apmeklēt mūsu pasākumus, un vispār būt draudzīgiem ar kriptomāniju. Ja? Tāds tā kā plāns ir. Baltais papīrs, protams, vienmēr apraksta to, kas šajā projektā ir. Es domāju, ka mēs par Vīneru diezgan daudz esam stāstījuši jau iepriekš. Mums ir vairāki video, gan šis, gan YouTube kanālā noteikti vēl var atrast. Atnākat, kur ir video, un tad vienkārši pašķirstat uz leju, apskatieties, kur mēs runājam par šiem te tokeniem. Mums ir, kā redzat, ir daudz dažādas labas lietas, ko mēs stāstam par visādām citām monētām, kurās mēs paši arī investējam. Ja? Un to pasakot, ir vienkārši tā, ka jūs varat izlikties, kad jūs nedzīvojat uz šīs zemes un šīs planētas, un kad kripto jums neskatās, vai arī sāk kaut ko darīt. Jo, ja mēs vēl skatāmies vispār uz to, kas ir kripto vēl ir agrīnās adaptācijas daļā, bet tajā pašā laikā nevairs tā, ka par to neviens nezina. Ja? Jums ir jāsaprot, ja institucionālie pircēji, kur nepērk kriptovalūtu pa taisno, bet tagad viņi var nopirkt caur dažādiem sintētiskiem instrumentiem, kā tiem Bitcoin un Ethereum, ETF un tā tālāk. Tas nozīmē, kad ir pateikts droši, ka Bitcoins un visas pārējās kriptovalūtas ir šeit uz palikšanas. Tas nozīmē, ka tas vairs nav kaut kas bija tur pirms vēl 4 gadiem vai 8 gadiem, kad tas kādu dienu kaut kur pazudīs un vairs nebūs un izgaisīs. Tas vairs tā nav. Tas ir skaidrs, ka šeit tas ir uz palikšanu, kad vienīgais, kas jums ir jāsaprot, vai jūs to adoptēsiet tagad, vai jūs to adoptēsiet, kad jums piespiedīs to darīt, kad visiem liks ielādēt digitālos makus un valdība gribēs izsekot visus jūsu maksājumus, tad, kad visas regulācijas būs saliktas pa vietām. Jūs izvēle. Tad mums ir vēl kaut kādi 3-4 gadi, lai izmantot šīs iespējas un uz Wild West principu un kļūt daudz bagātiem no kripto, vai arī, skatieties, kā to izdarīt citi. Motivējošā runa no manis šajā video. Ja? Bet tas arī principā viss, ko es gribēju pateikt. Tātad 5 dienas, vai 4 dienas, vai 3 dienas, es gribētu, ka jūs šo skaraties. Vai pirkt, vai nepirkt, izvēlēties paši, izvērtējiet savu stratēģiju, izvēlēties vēl par kaut ko. Un, ja gribat mazliet vairāk zināt par visu šo un par visu tām daudzajām citām dažādām iespējām, kā pelnīt kriptovalūtu, vai pavairot, vai vienkārši izglītoties, kriptomāni.lv ir jūsu rīcībā. Pagaidām visu labu, lai izdodās, pelnam daudz kripto un tiekamies jau drīz.